30. martā tika atklāts jaunais Rīgas valsts tehnikuma praktisko mācību centrs. Projekta ietvaros ir pilnībā pārbūvēta vecā ēka un no jauna uzbūvēti 2 mācību korpusi. Investīcijas profesionālajā izglītībā rada daudz lielāku interesi no darbdevēja puses, un ieguvēji šajā procesā esam mēs visi. Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas valsts tehnikums praktisko mācību centra būvniecība tika uzsākta 2014. gada 14. aprīlī. Šajā centrā ir investēti vairāk kā 9 miljoni eiro Eiropas fondu finanšu līdzekļi. Iekārtas, kuras ir uzstādītas jaunajā kompleksā, ir modernas un mūsdienīgas, un tas dod cerības, ka vide, kurā audzēkņi apgūs profesionālās zinības, būs motivējoša jaunajiem speciālistiem. Sadarbībā ar nozara ekspertu padomēm mēs saskaņojām arī tieši tā aprīkojuma sarakstus, lai varētu iegādāties un uzstādīt šeit praktisko mācību centrā. Pieprasītas ir programmētāji, datorsistēma, tehniķi, pieprasīti ir iespējdarbu noformēšanas speciālisti, pieprasīti ir praktiski drukas un mēdīju tehnoloģiju nodaļas speciālisti, jo tie jaunieši, kas šeit atnāk, viņi vienmēr dabū darbu, jo darba vidē balstītas izglītības modeļa attīstībā poligrāfijas nozara iesaistījās pilnībā, paņemot darbā uz uzņēmumiem, mācot tieši uzņēmumos mūsu audzēkņus un teoriju mācot mums šeit tehnikumā. Mēs esam viņus veiksmīgi integrējuši darba tirgu un viņi ir palikuši tais uzņēmumos arī strādāt. Mūsdienās izglītība nav luksus prece. Vismaz tai nevajadzētu būt luksus precei. Izglītība ir jebkuras sabiedrības atbildība savu jauniešu priekšā. Un man ir bezgalīgi liels prieks, ka mūsu izglītības ministrijas, entās valsts institūcijas un, protams, pat tehnikuma direktori ir ieguldījušas milzīgu darbu, protams, naudu, lai šī izglītība mūsu jauniešiem būtu. Un nevis, kā pārnestā nozīmē, dāvāti griezti ziedi, bet gan jauniešiem tiks iemācīts, kā apstrādāt sevi. Mans novēlējums, lai tas, ko viņi šodien saņem, lai to viņi izmanto un savukārt mums, kā darba devējiem, ir gudri, inteliģenti, jauni cilvēki ar raksturu, kurš ir veidojies šajā jaunajā mājā. Kompānijas Livonija print personāla direktore Inga Dundure par tiem jauniešiem, ar kuriem jau ir nācies sadarboties, var teikt tikai labus vārdus. Noteikti orientēti uz jaunām tehnoloģijām, zinātkāri, čakli viennozīmīgi. Ja jaunietis ir orientēts uz rezultātu un ja viņš vēlas palikt profesijā un darboties un strādāt, tad viņam viss izdodās. Darba tirgu arī automehāniķi ir nepieciešama. Mums arī ir sadarbība ar Toyota un Peugeot kompānijām, kas ir dāvājušas automašīnas šeit kā mācību līdzekļu audzēkņiem. Protams, Latvijas dzelzceļš vienmēr ņem gan praksē, gan darbā savus jaunos speciālistus. Tā kā šī gadījumā, ja nāk uz Latvijas dzelzceļu, tad varam droši zināt, kad viņi jau noteikti atradīs darbu dzelzceļa nozarē. Un papildus enerģētiķi arī ir pieprasīti. Vienmēr ir tas prieks, kad nauda nonāk īstajās rokās, jo investīcijas, kas mums nāk no Eiropas Savienības vai pašu budžeta līdzfinansējums, var izlietot ļoti dažādi. Un, latviešiem patīk parasti runāt par to slikto, bet šeit ir vienreiz viena vieta, kur tu redzi, ka tās investīcijas kolosāli atnāks atpakaļ. Tagad tehniskās specialitātes ir visnotaļ pieprasītas, un ja audzēknis ir motivēts un disponēts uz to, ka viņš grib atrast darbu, viņš grib strādāt, tad viņš arī cenšas parādīt sevi no labākās puses. Un ko tad vajag darba devējam? Viņam vajag audzēkni, kas grib strādāt, kam ir vēlme kaut ko izdarīt un kam ir vēlme kaut ko sasniegt. Gribētu pateikties Izglītības ministrijā un Valsts izglītības attīstības aģentūrai un, protams, arī darba devējiem par to atbalstu un sadarbību, jo tikai kopā strādājot un kopā veidojot šādus te projektus un izvirzot augstus mērķus, mēs varam daudz ko izdarīt un daudz arī sasniegt.